Katram ir tādi brīži, ka liekas viņš sabirs un putekļos putēs. Bet nav cilvēka, kam nav bijis brīži, kad viņš viens vesels sevī nebūtu jūties. Dažs viens vesels tāds un stiprs jūtas ilgi, cauri gadiem gariem, un viņš paspēja aizsist rīklas lieliem ķērcošiem vārnu bariem, paspēja izsist sev un citiem mūšu izraibinātos logus, un aiz apkakles uzraut stāvus tos, kas ātri nokurst. Jo viņā ir spēks, drosme patiesību sacīt, arī tad, ja zobs pret zobu un acis pret aci. Arī tam, kas ar aizlaustu spārnu, kā dzērve, tup purvā uz ciņa, arī tam kaut vai reizi mūžā uznāk vēlnišķa pašapziņa. Un viņš redz. Gļāva neizlēmība un viklais muguras kūkums, tas viss taču ir tikai radošās pašcieņas trūkums. Visi ar salauztiem spārniem un klibām kājām mēs palikām pusceļā tikai tāpēc, ka mēs bailīgi gājām. Mēs pabeigām malā un gaidījām, kamēr citi mums garām nojās. Bet es eju droši, spārni man attāv, kājas iztaisnojas. Un nerds uz priekšu rauj nervu, un dziņu uz priekšu dzen dziņa. Tā ir vesela bagātība, pašapziņa.